Tā, šodien es gribēju pastāstīt gan par ūdeni dzemdībās, gan ūdens dzemdībām. Un varbūt arī ne visas no jums dzemdēs ūdenī, tad ūdeni dzemdībās vajadzēs noteikti visiem. Jā, un vēlreiz es atkārtošos, ko jūs droši arī zināt un sapratīsiet, kāpēc es par to stāstu, tāpēc, ka ar šiem hormoniem arī varētu būt saistīts arī ūdens. Atceraties par oksitocīnu, par mīlestības hormonu, kas ir tas pats svarīgākais hormons dzemdībās, kas dod mums šo skaisto kontrakciju ritmu, kas dod to, ka mums smuki dzemdas kakliņš verās un mazais virzās uz priekšu, un šis oksitocīns arī veido ļoti īpašu piesaisti starp mums un mazo. Un, jā, tas ir mūsu arī uzdevums ir dzemdībās, lai šis dabiskais oksitocīns būtu pēc iespējas augstu. Un savukārt, tad arī, kad oksitocīns izstrādājās, daudz sāk izstrādāties arī endorfīni, šie dabiskie atsāpinātāji, bet endorfīni arī silts ūdens palīdz izdalīties endorfīniem, ko jūs varbūt arī zinat, esat piedzīvojuši, ka tas arī dod tādu kaut kādu relaks un prieku, ja arī ūdentiņš. Un savukārt adrenalīns, tas, kas darbojas pretī oksitocīnam, kas izdalās, kad ir bailes, kaut kāds nemieris, stress, mūs pātrina sirdsdarbību un atpūšanu, arī bremzē oksitocīnu izdevi. Un savukārt ūdens ir viens no tādām tehnikām, kas var mums palīdzēt šo adrenalīnu samazināt. Varbūt jūs to esat dzīvē jau piedzīvojuši, ka, piemēram, arī kaut kāds tāds diezgan liels saspringums, ieeja dušā un tāds relaks iestājās. Jā, bet kaut vai arī to pašu vidi, kā mēs dzemdējam ūdenī, var tādu ļoti radīt īpašu oksitocīnu vidi, ko arī nereti mēs darām, bet būtībā mēs jau par to esam runājuši, ka dzemdībās būtu arī būtiski, ka mums nebūtu spilgtas gaismas, ka būtu varbūt kāds vai nu svecītes iededzināts, bet vienkārši jāstas arī, cik liela telpa, lai mums atkal skābē tas nepietrūkst. Kāda sveču gaisma vai kādas šīs gaismas lampas, kādas ziedi, tas viss ir tas, kas mums palīdz šo oksitocīnu ražot. Un, ja, piemēram, mamma ir vannā kādā brīdī dzemdībās vai pat dzemdē vannā, tad arī visbiežāk mēs mēģinām to vidi apkārt tā kā radīt arī vairāk šo oksitocīnu vidi. Tur kāds kā varbūt tās pašas svecītes kāds blakus ielikt vai kaut ko tādu, lai šī nebūtu spilgtas gaismas, bet būtu tāda ļoti īpaša oksitocīna vide. Man liekas, tās, kas mammas ir attālinātās, redzat ar bildes, ko es rādu, man liekas, ka tas viena kādas puķes, kādas svecītes, spalots, kaut kas tāds, tas jau rada to īpašo vidi. Nu jā, bet ja mēs skatāmies arī tā praktiski, tad kā var palīdzēt ūdens dzemdībās? Un pat ja jūs nedzemdējat ūdenī, tomēr kādu laiku, ja nav tā, ka jums ļoti nepatīk tas ūdens, tad kādu laiku ūdenī būt ir vērts. Arī tas, ja mums ir kaut kāds saspringums, kad ļoti labi ūdens mums gan relaksē muskuļi, gan samazina spriedzi, mazina arī sāpes, un tas, piemēram, arī viens no tādiem veidiem vienkāršiem, ja mums ir kaut kādas kontrakcijas, mēs nevaram saprast, šitās ir īstās vai nav īstās. Ja mēs ieejam dušā, tad visbiežāk, ja tās ir būs īstās, mums nekur nepazudīs, jā, ja nebūs īstās, tad jums mierīgi iestāsies atslēgas, jūs varēsiet iet pagulēt. Nu jā, un ūdens arī, jā, ir ļoti labvēlīgi iedarbojas uz mammas, un līdz ar to arī bērni, gan asinsrite, gan skābekļa piegādi, gan arī uz mammas asinsspiedienu. Arī normalizē mammas asinsspiedienu, tas arī tāds brīnišķīgs blakus efekts. Un arī ūdenī mums ir arī, kā var teikt, uzlabo kontaktu ar ķermeni, un mums ir arī vieglāk kustēties. Nu, teiksim, tādā ziņā mainīt pozi ir ūdenī daudz vieglāk nekā uz sauszemes. Tas tagad izklausās, jūs man tā skatāties, kas tas vispār ir. Dzemdības, tad es kaut kādā pozā, tad jums nav tik vienkārši uzreiz to pamainīt.
ka man ir tā poza, kur es kaut kā atradusi veidu, ka es ar tām kontrakcijām vieglāk tiek galā. Vajadzētu tā kā jūt, ka vajadzētu kaut ko pamainīt, bet vai tur ir ceļi nospiedušies, ja mēs esam četrāps pozā, bet kaut kā grūti kaut kā saņemties un to darīt ūdenī, tas ir daudz vieglāk arī mainīt pozas, iekārtoties tā, kā mums ir ērtāk no četrāps, varbūt tupus, varbūt tad bišķi atpūties. Un kas vēl tā ļoti būtisks efekts ūdenim, ka ūdens atbrīvo mūs tur lejā arī tos ieguldījumus mūskos un arī starpības saules padara elastīgāks. Un tas efekts saglabājās. Līdz ar to, pat ja jūs necemdējat ūdeni, ja jūs kaut vai kādu laiku būsiet bijuši vārnā, tad jums šie avoti būs ar lielāku varbūtību, ka padosies un vieglāk padosies un arī būs mazāks šis plīsuma risks. Tā kā tas arī noteikti vērts par to padomāt. Ja jums, protams, ja nav tā sajūta, ka es galīgi negribu to ūdeni, tad, protams, ka to nevajag. Tad nākamais, ja mēs runājam par dušu, tad jūs droši vien arī to esat piedzīvojuši, ka tā vispār tekoša ūdens skaņa nomierina. Es saku, tas visiem mūsu dzemdībām, piemēram, arī, ja mammai, tā kā zina, ka tā ir teorētiski vajadzētu aiziet pačurāt, bet grūti to ir izdarīt, tas varbūt ir kādreiz maziem bērniem, tas arī palīdz. Tad var blakus palaist tekošu ūdeni. Jā, bet tekoša ūdens skaņa, viņa arī mūs nomierina, atslābina, un tas arī palīdz mums justies daudz mierīgāk arī dzemdību laikā. Tā kā duša tas arī varētu būt tāds brīnišķīgs palīgs dzemdībās. Un kas vēl brīnišķīgs ir, pirmkārt, mēs esam vertikālā pozicijā, tas ir stāvs, varbūt, citu mēs varam arī ielikt bumbu, ja mums tur tādas vietiņi ir. Mēs bumbas mēs varam sagāt dušā, laist sev ūdeni virsū. Un vēl tas ir tā jauki duši, ka citādās pozās mēs vai kādu lūgt, lai mums, piemēram, tos pašus krustus masē, vai vēdera lejas daļā būtu silts ūdeni, tad šeit mēs paši ar to dušu laist, kur mēs gribam. Tā kā tas ir ļoti arī forši. Un arī, starp citu, kas man te ir materiālos minēts par to, ka, ja mēs uz krūtīm laižam dušu vai vispār jūs zināt, ka krūtskalos ir arī oksitocīna receptori. Tas ir tāds vienkārši arī dabisks veids, kā mēs varam vairāk šo oksitocīnu savairot, ja mums kaut kāda iemesla dēļ šķiet, ka viņi ir pamesti. Tā kā tas arī ir brīnišķīgs veids, kā mums duša var palīdzēt. Tad mēs par vannu. Vannā mēs arī varam iet, arī rūpniecības laikā mēs varam iet. Vienīgais nevajadzētu iet vannā, ja mums ir tā atbļūdeņi un nav sākušās kontrakcijas, jo tas savukārt ir palielināt infekcijas risku. Ja jums jau ir sākušās kontrakcijas, tad tas vairs nav svarīgi. Bet vannā ir svarīgi, ka tātad nav karsts ūdens, bet silts. Un silts tas nozīmē, ka kāda cilvēka ķermeņa temperatūra kaut 3,6, maksimums 3,7 grādi, 3,6 skatās ideālais. Nu, tāds pats, kam ir bērni, to jūs bērni liekat vanniņa. Tad ir variants, ka jūs varat termometru, protams, izmantot, vai arī vienkārši tas vienkāršais veids, ka ja mēs elponi ieliekam ūdeni un sajūtam, vai ja mēs nejūtam ne karsts, ne augsts, tad tas nozīmē, ka ir īstais. Un kāpēc ir svarīgi, ka nav karsts? Tas tāpēc, ka pirmkārt, arī bērnam nav tik laba termoregulācija, un, piemēram, 40 grādos viņam noteikti paliks pat karsts, un tāpēc arī tas ir iemesls, ja mums, piemēram, ir kaut kāda saslimšana ar lielu temperatūru, kāpēc tomēr mēs aicinām mammas, ja iesprīst 8 pāri, tomēr šo temperatūru pazemināt, jo bērniņam var būt par karstu. Bet attiecīgi tas ir viens, un otrs ir, ka paplašinās visi asinsvadi. Un paplašinoties visiem asinsvadiem karstā ūdenī, kas notiek, mēs pašas jutīsimies tāds bišķi saglušas. Jūs droši vien kā zinat, kā jūs jūties, ka izkāp no karstas vannas. Un otrs, tas paplašināt asinsvadu arī palielina asiņošanas risku pēc dzemdībām. Tāpēc arī vecmātes parasti ļoti to čeko, lai tur, kur jūs dzemdējat, vienalga vai tā ir vanna vai baseins vai ūdens nav karsts. Jo karsts ūdens gan mammu nogulis, gan arī šīs asiņošanas risks ir lielāks. Līdz ar to, ka ūdens nedrīkst būt karsts, tad ir svarīgi, ka istaba ir silta. Ja mēs esam
vannā vai dzemdējuma vannā vai baseiniņā, tad tāda svarīga, lai istaba ir silta, kaut kāds 25 grādi vismaz. Ja tā ir vānas istaba, protams, to varbūt vieglāk ir piesildīt, ja mēs dzemdējam vai esam vannā jau ne, bet esam baseinā, piemēram, istabā, tad svarīgi, ka ir tāda iespēja šo istabu uzsildīt siltāk. Jo savādāk mammas saprotams, ka bebītis, ka viņš piedzimst, ja viņš piedzimst ūdenī, viņam arī ir vējas, ja viņš ir slapš un pliks, izpeld tur ārā, un nu, viņam tur mammas puncī kaut kāda 3,6 ar kaut ko grādu, un pēkšņi ir vējas. Jā, tā kā svarīgi, ka viņam ir silti. Tad ir jautājums arī citreiz par to, tātad, ko tad vilkt varbūt tās vai nevilkt mugurā. Tad, ja mēs dzemdējam ūdenī, protams, mēs varam nevilkt neko, nav problēmas, bet, ja, teiksim, mēs jūtamies neērti, mēs varam uzvilkt kaut kādu topiņu vai sporta krūšu tur, vai vienkārši varbūt apsakties ar vielu siltu, lai mums ūdenī arī mēs justos komfortabli. Un dzemdēt ūdenī svarīgi ir, ja mēs tiešām dzemdējam, tad relaksēties, tas nav tik svarīgi, cik mums daudz tas ūdens, bet ja mēs dzemdējam ūdenī, tad ir svarīgi, ka mums viss vēders ir nosacīt, viss vēders ir ūdenī, bet galvenais, lai bebīts, ja viņš cimst, lai viņš viss tā kā var piecipt ūdenī, nevis kaut kā daļēji. Par to es drusku tālāk stāstīšu, kāpēc tas ir svarīgi. Nu jā, un arī, protams, esot gan vannā vai baseinā, arī pamainām pozu, ilgstoši esot vienā pozā, tas paliek tā nepārāk komfortabli. Tā kā vannā mēs arī varam gan gaidību laikā, gan arī dzemdībās iekāpt. Bet, attiecīgi, mēs varam arī dzemdēt ūdenī. Un tad tā īsi esmu ieskicējis, kas ir tie plusi, kas ir mammai plusi un kas ir bērnam plusi, ja mēs dzemdējam ūdeni. Bet uzreiz es arī varu pateikt, ka varbūt, ka jūs ļoti, ļoti vēlaties dzemdēt ūdenī, un varbūt tiešām tā arī notiks, ka mazais nāks pasaulē ūdenī. Bet tā kā ļoti uz to neiecentrēties, jo kādreiz ir mazulīši, kas kaut kādu iemeslu dēļ negrib tai ūdenīcību, piemēram. Kā jau es minēju, ka tad, kad mēs iekāpjam ūdenī, mums arī mēs atslābinamies, un citreiz ir tā, ka tās kontrakcijas, tad mēs esam tik atslābuši, ka tās kontrakcijas sāk pierimt, un tad arī varbūt, ka mums tomēr jākāp ir ārā no tā ūdens, un varbūt mazais uzreiz, tā kā tu izkāp mammu, un uzreiz tas mazais ir klāt, kādreiz arī tā mēdz būt. Tā kā var brīnišķīgi ar dzemdēt ūdenī, bet arī tādā gadījumā, ja jūs gribat ļoti dzemdēt ūdenī, pieļaut, ka varbūt arī plāns, kā var teikt, aizsiem savu zemi, ka tomēr var būt, ka mums arī nāksies no tās ūdeņtiņa kaut kurā brīdī izkāpt. Bet tātad ko mamma iegūst no dzemdībām ūdenī? Arī tas, ka ūdenī esot, ja tas ūdens ir nav karsts, bet tāds ir normāls temperatūras, ķermeņa temperatūras, viņai rodas papildus enerģija. To es arī piedzīvos, ka liekas, ka kad jau es sagurusi mamma, viņa kā ūdenī, viņai tomēr rodas uzreiz papildus enerģija. Ūdenī, kā es minēju, arī daudz vieglāk ir kustēties, arī kontrakcijas dzemdas ir efektīvas. Un ūdens noteikti gan samazina sāpes, gan relaksē mūs. Un parasti, protams, nekad jau nebūs tā, ka jūs visas dzemdības būsiet ūdenī, jo, atkarībā no cik tā dzemdības ir ilgi, bet, piemēram, kaut kāds, nezinu, tur 6, 7, 8 stundas loģiski jūs ūdenī nekad nebūsiet. Bet tad viens ir variants, ka jūs varat pašā sākumā iekāpt vai nu dušā, vai vannā, vai ūdentiņā, kas palīdz saprast, vai tad kas tur notiek un vai notiek. Un tad mēs esam diezgan ilgu laiku uz sauszemes. Un tajā brīdī, kad tās kontrakcijas kļūst tādas, ka man jau ir paliek grūti uz sauszemes tas iekāpt ūdenī. Tas jau būs kaut kur tuvojoties pilnam atvaļam. Un tādā gan jūs mierīgi arī varat pēc tam tālāk piedzemdēt tajā ūdenī. Un visas mammas to ir. Es arī to piedzīvoju, bet visas mammas vienmēr ir teikuši, ka tu iekāp ūdenī vismaz kādu brīdi, liekas, tas ir daudz vieglāk. Bet tās kontrakcijas atkal skaisti tālāk. Es priekšstādā, kad mēs saprotam ūdeni, jau sāk tās kontrakcijas, bet viņas tomēr ir kaut kā daudz vieglāk paciešamas. Un jā, kā es arī minēju, ka padara to iegunu pamats muskuļus arī padara elastīgākus un brīvākus. Un arī elpot ir vieglāk. To, starp citu, arī kādreiz jūs varat mēģināt, arī pat jūs nedzemdējat ūdeni, elpot.
Teiksim, ka jūs peldat personāli to te ūdenī tā kā pūst burbuļus. Tas ir tas viens no tiem veidiem, kā jūs varat pārliecināties, ka jūs pareizi elpojat vai izelpojat. Jūs to varat mājās arī izmēģināt, kā tas ir. Vienkārši ūdenī izpūst. Ieelpot un izpūst. Un, protams, arī, ja mēs dzemdējam ūdenī, tad ir daudz mazāk varbūtība, ka mums ir kaut kādas iejaukšanās, ja mums, pieņemsim, ir dzemdēt. Es te nedomāju vairāk par mājdzemdībām, bet kaut kur citur stacionārā dzemdēt ūdenī, tad ir daudz mazāk varbūtība, ka mums te varētu iejaukties, piemēram, nezinu, tur iegriezt vai kaut ko tādu, jo tas vienkārši tīri fiziski nav iespējams. Līdz ar to arī jūs varēsiet dzemdēt daudz brīvāk, jūs varēsiet arī dzemdēt tādā pozā, kā jums ir ērti. Kas ir svarīgi, gan tāds punkts, bet nu, labi, man liekas, man nav bijis neviens tāds gadījums, kad mamma nevarēja pat iekāpt izkāpt baseinā. Jebkurā gadījumā, jā, tas ir svarīgi, lai mēs paši varam iekāpt un izkāpt, jo neviens jūs tur nevarēs iedzelt, neizcelt, jums pašām būs jākāp. Gan jāiekāp iekšā, gan pēc tam viss jākāp. Tā kā tas. Un arī tas ir pierādīts, ka ūdenī iztukšības periods ir īsāks nekā sauszemes, bet arī, protams, ka tas var būt dažādi. Visam tāda galvenās lietas, kas varētu mammai palīdzēt, vai tas varētu būt tāda bonus, ja mamma dzemdē ūdeni. Savukārt vīrietim tādu bonusu ir arī vairāk. Pirmais ir, ka bērns izpeld ūdenī, viņam tā vide ļoti līdzīga kā augļūdeņos, un viņš parasti ir daudz mierīgāks. Īstenībā ūdenī dzimuši bērni visbiežāk ir tādi ļoti noslēgums, saprot, viņus pat izceļ no ūdens, un liekas, ka viņi vēl īsti nespēj tieši piedzīvot. Tad viņš izpeld ūdeni, un es te esmu arī bildīgi ielikusi tā mamma, kas attālināt, jo es saku, ka ūdenī ir, ka bērns, viņš piedzimst ūdenī, pirmkārt, viņam vairs nav steigas nekur viņu celt ārā, viņš tur mierīgi vēl var paplučāties. Un otrs, ka bērns, arī es esmu to piedzīvojis nevienās dzemdībās, bet labi, tas gandrīz nav iespējams, jo tur ir tukšs, ka bērns ūdenī ļoti labi fokusēs, redz, ja viņš atver acis un skatās uz mammu pretī. Tas arī skatās. Un, jā, tātad šis stress līdzība ir mazāks, ja viņš dzimst ūdenī, nekā viņš uzreiz tiek izstumts sauszemē. Un arī lielākiem bērniem var diezgan labi, viņi tur tā ļoti labi izslīdēt ārā ūdenī. Un jā, tad, kas tāds ir, viens ir tā brīnišķīgā pieeja un veids, kur ļoti labi arī mamma pati var savu mazo kā var teikt, pieņemt, un viņi izstrādā, ja citās pozās, kā mamma dzemdē, tomēr tā kā vajadzētu to vecmāmiņu, kas ir blakus, kas to bērniņu noķer vai paliek sagaida, tad ūdenī viņš var mierīgi iepeldēt, viņam nekas nevar, viņš tur nenokrist, neko, viņš vienkārši iepeld ūdeni. Un tad mamma pat iekārtoties ērti, kā viņa grib, un to bērnu pat izcelt ārā, un tur nav steigas. Būtībā bērns, te gan ir ļoti svarīgi, ka bērns, kā atcerieties, ka es minēju, ka lai mammai pucis viss ir ūdenī, jo bērns, ka viņš izpeld, lai viņš viss iepeld ūdeni, nevis pa pusē ūdenī, pa pusē ārā, jo kamēr viņš viss ūdeni, viņš nemēģinās elpot, un bērns, kas ir piedzimis ūdeni, viņš nevar aizrīties un sarīties ūdeni. Vienoties, kad viņš ārā, kad viņš ir piedzimst, tad viņam ir galva ūdenī, tad viņš var mēģināt, vai šeit krūtis ir ārā. Jo tad saskarās bērnu āda ar gaisu, viņš var mēģināt izdarīt ielpu. Bet, ja viņš viss izpeld ūdenī, viņš tur var mierīgi vēl plunčāties kādu laiku. Un tas arī ļoti interesanti, ka tas mazais, tad viņš tur kādu brīdi vēl drusciņu paplučās. Protams, māma tajā brīdī, kad viņa grib, viņa ir ceļ ārā un uzliek savu virsū uz krūtīm, ir tētis, kā jūs to novienojaties. Bet, protams, ja ne man, ne tētis saka, es to negribu, tad to vecmāmiņa noteikti izdarīs, bet ļoti labi jūs to paši varat izdarīt. Un viņš pats parunāt man signāls, viņš tur plunčās, tad vienā brīdī viņš tā mācās. Un tad arī mamma to kopā ar signāli, viņa izceļ viņu ārā, un bieži bērni, kas piedzimst ūdenī, viņi arī uzreiz nemaz nepļāv. Viņi tā mierīgi, tā kā virina acis, skatās apkārt un tādi. Viņš izskatās.
Un tad, protams, arī viņa sajūta, mamma ar viņu parunājās, un tad tas bebis arī sāk raudāt. Protams, ka mēs viņam uzliekam arī siltu tvielīti, vislabāk, jebkurā vai vienalga, kā viņš ir piedzimts, ir ļoti labi, ja mums ir iespēja kaut kur uz kādiem radiatoriem uzlikt tvielīti, lai tas būtu silts, un lai mazais uzreiz sajust to siltumu. Jo, protams, ka viņam savādāk būs vēss. Un, nu jā, tad, attiecīgi tas mazais, nu, tur kādu brīdi var mierīgi pabūt ar mammu ūdenī, bērniņš viņai uz krūtīm un pabaudīt šo laiku. Arī var gadīties, ka mazais jau arī esot tur mammai vēl baseinā, viņš var gribēt jau sākt teikt, es gribu ēst, viņš jau sāk meklēt ēst, bet visbiežāk viņš vēl vienkārši bauda šo kopā būšanu. Tas ir svarīgi arī uz dzemdēju ūdeni, lai jums blakus būtu kaut kāda gultiņa madracītes, kur jūs varat izkāpt ārā. Jo skaidrs, ka mazais piedzimst, pēc kāda laiciņa jums nāksies kāpt ārā. Paliks pēc kāda laika jums abiem arī vēss. Jā, kādu laiku mēs varam pabaudīt šo kopā būšanu ādu pret tādu kontaktu ar mazo. Kas vēl tāds ir, tur arī var būt dažādi. Varbūt, ka jūs to placentu sagaidat arī turpat baseinā, un kas ir interesanti arī pēc manas pieredzes, ka ļoti tieši tā ūdens dzemdībās ļoti ātri arī piedzimst placenta. Jā, ātri un viegli, bet kas ir jāņem vērā, protams, kad tā placenta dzimst, tad tas ūdens viss iekrāsosies uz X, jo tas ir skaidrs, tur šajā simtsēta ir vaļā, un šis ūdens tāds būs. Nu, tad ir svarīgi, ja tur kāda apkārt ir mājnieki vai lielākie bērni, ka viņi ir informēti, ka tas tā būs un ka tas ir ok, un tas ir normāli. Nu jā, un tad, attiecīgi, vai tai pašā, protams, baseinā mēs arī varam, un parasti ar to daram, noklemēt arī nabas saiti, pārgriezt nabas saiti, un tad arī izkāpt mammu un izspēj viņu ārā. Un noteikti, ka tas pirmais dvielas būs slapjš, tas ar to arī jāreikinās, ka vajadzēs vēl kādas dvielas. Un tas ir, ja dzemdē ūdenī, noteikti ir jāstāsta, ka mums ir diezgan daudz dvieļu sagatavoti, gan mammai, gan bērniņam vairāki, jo mamma varbūt arī gribēs iekšā ārā kāptē baseinā, un bērniņam arī vismaz vienu, un pēc tam vismaz vēl otru dvielīti, lai viņam būtu silti. Nu jā, un pēc tam mamma visu bērniņu izkāpa kaut kur blakus vai nu gultā vai uz ceļš un iekārtojās tālāk baudīt šo ādu pret tādu kontaktu, sasedzam mammu, uzvelkam vilnas zeķes mammai bērnam, tā lai abiem diviem ir silti. Tas tā īsumā par ūdens tirdzniecībām, bet tas jūs varēsiet vēl arī pēc tam uzdot jautājumus. Bet kādos gadījumā tā kā nevajadzētu dzemdēt ūdeni, ja kas ir tā saucamās kontraindikācijas? Tas būtu tad, ja mums ir priekšlaicīgs dzemdējums, bet tad ir skaidrs, ka mēs arī dzemdēsim kādā šī augstākā līmeņa stacionārā, ja ir kaut kādas ļoti nopietnas infekcijas. Bet, nu jā, tur ir jāstāsta, kas tās par infekcijām. Jā, tad visbiežāk arī tomēr to nebūs tā kā ūdens dzemdības. Ja ir sarkāni ūdeņi, par to tā kā arī es pat teiktu, tas noteikti nav kontraindikācija. Jo, ja kāda iemesla dēļ, piemēram, vai nu tas, teiksim, bērniņam ir vairāk šīs 41 plus nedēļa, ka viņam varbūt jau ir. Tāpēc šies drusciņi sarkani augļūdeņi, tas nebūtu noteikti kontraindikācija. Citreiz man pat liekas, ka tas būtu pat ļoti labi. Es arī esmu pieņēmis nevienu tādas dzemdības ūdenī, kā tajā brīdī, ka mazais dzimst, viņam attiecīgi šis ūdens visapkārt, un būtībā viņš nevar šos saņemt augļūdeņus nekādīgi pat ieelpot, jo viņi tā kā tiek izskalot ārā. Un arī mazais, starp citu, tieši ūdenī var ļoti labi piedzimt pat ar visiem augļvalkiem, un pēc tam jau tikai dzimstot arī pārplēst. Ja mamma ir ļoti miegs nāk, tad, protams, ka mēs viņu neatstājam tur baseinā, tad visdrīzāk viņa kāps ārā pasnaust, bet tā pašā laikā varbūt tiešām viņai, ja tur kāds ir blakus, tas pēc tētis, kas viņu uzpusē, tad arī tas varētu nebūt problēma. Protams, ka mēs neatstājam mammu vienu pašu, un tagad neiesim, nezinu, tur kafiju dzert vai papīrs rakstīt, ja mamma ir ūdenī. Tomēr mēs esam ar viņu kopā visu laiku. Tāpēc, piemēram, arī, ja jums nav līgums, tad diezin vai jūs varēsiet dzemdēt ūdenī kādā stacionārā. Tur noteikti jābūt līgumam, vecmātei, kas ir gatava ar jums būt visu laiku kopā.
Un jā, ja tas ir tas arī svarīgi, ko jūs jau lielāko daļu ir pateicat, šī ūdens temperatūra ir ap 36 grādi, ka ūdens ir tīrs, tāpēc arī mēs nevaram nezinu, cik stundas tur būt tajā ūdenī, jo arī var šīs baktērijas savairoties, bet tas, ko es arī iesaku un ko var darīt, var sāls ūdeni. Tā kā var dzemdēt sālsūdenī, kas ir drusciņi sāli šķīdināt šajā ūdenī. Tas būs patīkami gan manas audiem, gan bebītim, gan arī šai ūdens tīrībai. Un svarīgi, jā, kā es minēju, ka arī kaut kur gultiņi, kur mēs varam izslāpt kopā ar visu bebīti, un arī, ka bērniņš dzimst, viņam jāpiedzimst ar visam zem ūdens. Un tas bija par ūdens dzemdībām. Varbūt, ka kāda daļa no jums dzemdēs ūdenī, varbūt kāda daļa arī ne. Ūdens dzemdības brīnišķīgs, man ļoti, ļoti patīk. Bet, protams, ir kaut kādas situācijas, ka varbūt vai nu tur, kur jūs dzemdējat, tur nevar dzemdēt ūdenī, vai ir kaut kāda iemesla dēļ jūs pašas negribat, vai arī nevajadzētu dzemdēt ūdenī. Bet tad, kas ir ļoti svarīgi, tātad ūdens dzemdībās vienalga ļoti svarīgi. Pirmais - dzeram. Bādzam pietiekoši, jo dzemt ir viens liels muskulis, lai muskulim būtu pietiekoši daudz šķidruma, ir svarīgi, ka mēs dzeram. Un arī svarīgi, jā, kad, protams, ir otrs arī regulāri ar iztukšot urīnu pūsli, ja urīnu pūslis arī taču priekšā dzemdē, un ja mūsu urīnu pūslis ir pilns, tad attiecīgi arī dzemdē kontrakcijas ir sāpīgākas un traucē dzemdē tur aktīvi darboties. Nu, tad, kā mēs varam teikt, mēs varam izmantot vai nu vienkārši šīs plāstītas pudelītes, vai, piemēram, jums ir tāds dzeramā ūdens daudzreiz lietojamās pudeles, tās ir brīnišķīgas, bet lieliski var palīdzēt vienkārši krūzīt ar salmiņu, kurā to tad vislabāk kā cits, kas jums arī blakus padod. Tas arī ļoti ērti, jo ja jūs dzerat čādi, jums ir jāveic kaut kādas iztikums. Jā, mums ir ļoti ērti iekārtoties, mēs tagad kurinās, visu padzerš. Ja jums ar sāmiņu, jums ir vienkārši padot kādu šo ūdeni, jūs vienkārši padzeraties, darboties tālāk. Tad, tas ir pamatu pamats, bet, protams, ka mēs varam dzert arī tējas. Atceraties par to pašu aveņu lapu tēju, tā arī pēc 30 nedēļām ir vērtīgi dzert, tas arī tas uzrakstījis tāds, jā, ka nodrošina droši ātras dzemdības. Bet pēc manas pieredzes tomēr kaut kā tur strādā. Gan arī ka audi ir padevīgāk, gan arī, ka tās kontrakcijas ir tādas formas, un mēs varam labi piedzemdēt. Un savukārt raspodeņu tēja tā arī ir ļoti laba jau pēc 37. nedēļas, un to noteikti vajadzētu dzert pēc dzemdībām, kas mums palīdz dzemdēt sāvēties. Tā kā tējas mēs noteikti arī varam sagatavot dzemdībām pēc tām sajūtām, bet pamatu pamats ir mums ir ūdens. Plus vēl dažreiz ļoti labi nodara kaut kas saldāks. Prasās enerģija, tad, starp citu, arī kola ir ļoti labi, ka kaut kādā brīdī dzemdība jau pašā finišā, ka mums vajag kaut kādu ātru enerģiju, tad arī ļoti labi palīdz. Vai, piemēram, to pašu tēju ar medu. Tā kā tas arī var palīdzēt sagatavot priekš dzemdībām. Tad mēs varam izmantot arī kompreses, augstūdens un siltūdens. Augstūdens kompreses arī ļoti labas. Es nezinu, vai esat to mēģinājuši, bet tas arī var palīdzēt sagatavot, piemēram, tos pašus kaut kādus saldējumu vai elementu, kas mums ir saldētavā, izvilkt ārā. Un ietīt un pielikt pie muguras kontrakcijas laikā. Uz kādu laiku ļoti labi tās kontrakcija sāpes, kas mums ir krustos, var arī palīdzēt mazināt. Un tad arī augsta ūdens kompreses ļoti labi palīdz, ka mums jau ļoti aktīvais šis iztumšanas posms, mums liekas, tik karsti, viss svīst, sevišķi vēl karstāks laiks, ļoti labi palīdz vielītes, augstā ūdenī samērcāts uz sejas, uz skātla, vienkārši uzlikt to virsū vai noslaucīt ļoti labi palīdz, tā kā to arī būtu vērts varbūt izmantot. Un viss, augsts ūdens var palīdzēt, bet arī silts ūdens. Un silts ūdens var būt gan pašā dzemdības jā, kas tev uzrakstīs ar kāju vaniņām, pēdu masāžēm, perfekti. Bet arī termofors, kā tāds arī var dzemdības sākumā ļoti palīdzēt.
Vai tas būtu vienkārši termofors piepildīts ar karstu ūdeni, un mēs uzliekam uz viņu pie mugurītes, kad mums muguras sāp, un lai mēs varam mierīgi gulēt tālāk vai zem vētra lejasdaļā. Vai vienkārši varam arī pudeli kaut vai ar siltu ūdentiņu arī caur dvielīti pielikt sev klāt. Arī kaut kādā brīdī arī tie silti slapi dvieļi var palīdzēt, arī silts ūdens kompresi mēs uzliekam, to es arī, ja mamma dzemdē tomēr sūsums, tad tās siltas ūdens kompresu starpenītē var ļoti palīdzēt, ja mums liekas, ka tas starpeni ļoti spīlējās un ir diskomforts, tad silts ūdens ļoti labi var palīdzēt. Tā kā ūdens dzemdībās noteikti jums var palīdzēt un palīdzēs. Un, protams, jā, tur es varbūt arī neko daudz arī par to neminēšu, bet būtībā, jā, ūdenim arī šī garīgā nozīme mēs varam arī priekš sevī uzrakstīt, lasīt, atcerēties ar šīs rakstu vietas par ūdeni, kas arī mums palīdz piedzīvot brīnums skaistas dzemdības. Un vēl no ūdens mēs varam izmantot arī mūziku, ko mēs arī kādā nodarbībā jau izmēģinājām, kā tāda skaista, mierīga mūzikas skaņa ar ūdeni, vai vienkārši tāpatās relaksējoša mūzika dzemdībās mums arī palīdz atslābināties, palīdz adrenalīnam kristies un arī vairot mums to pašu oksitocīnu. Tā kā to arī jūs noteikti varat izmantot, tātad ūdeni, bet mūziku. Mūziku dzemdībās, varbūt ar kādām ūdens skaņām, varbūt ar kādām dabas skaņām. Nu jā, tā kā, un arī, protams, vizualizācija. Vizualizācija, ko es varu uzlikt vēl vienu prezentāciju, ko varbūt esat jau redzējuši, ka mēs varam arī iedomāties katru kontrakciju kā tādu lielu vilni, kas nāk, iziet savu darbu, iziet caur mūsu ķermenim un aizplūst tālāk. Un jā, tā kā uzliekam, mēs varam arī uzlikt tādas mūziku ar okeāna skaņām, uzlikt kādu vai skatīties uz kādu skaistu bildīti ar ūdeni, un tas arī var mums ļoti labi palīdzēt kontrakcijas pārelpot un ļauties. Un jā, kas ir jau piedzīvojuši kontrakcijas, jūs zināt, ka tā tieši arī ir. Tas ir tā kā kontrakcija nāk, jūtat, ka viņš tūlīt būs, tad viņa nāk, ir sasniedz maksimumu, pēc tam atkal aizplūst prom. Un ir dažas kontrakcijas, kas ir spēcīgākas, ir dažas kontrakcijas, kas ir vājākas, tas arī ir pilnīgi normāli. Un tad ir kādas tā rīktīgi jaudīgi, tas mazliet visos priekš. Tas bija tā ļoti īsumā, ko es jums gribēju pastāstīt par ūdeni dzemdībās. Un pat ja jūs nedzemdējat ūdenī, tad ūdens dzemdībās jums noteikti varētu palīdzēt.